Esiet sveicināti, kurš runā jaunās sezonas pirmajā raidījumā. Esam mazliet improvizētā studijā šoreiz. Esam pārcēlušies uz mums jau ļoti pazīstamo Lots manēžu, bet ne vairs ofisu, bet jau uz skrejceļa. Aiz muguras mums notiek treniņi, un šodien mans viesis un vienlaikus teikšu arī žurnālistu pārstāvis ir Jānis Mandeiks, un esam sanākuši uz tādu nestandartu formātu, kur Jānim došu iespēju pavaicāt to, kas ir aktuāls par florbolu gaidāmo sezonu. Šobrīd ir augusta jau pati izskaņa, un tūdaļ pat jau septembrī lecam iekšā jaunajā sezonā, kuršiem tā būs pēc skaita 29. ja mani aprēķini neviļ. Un attiecīgi jauni izaicinājumi, atgriežamies virslīgā. Pēc ilgāka laika mūsu otrā komanda lec uz pirmo līgu, un visnotaļ mūs sagaida aizraujoša sezona. Tāpēc, Jāni, es tālāk nododu grožus tavās rokās. Šī saruna pēc taviem ieskatiem. Nu, labdien, labvakar! Nu, prieks satikties sezonas ievadā un prieks, ka mēs šodien esam nevis kādā ofisā, kabinetā, bet mēs varam izbaudīt, varbūt arī jūs dzirdat darba dunu. Viņa iespējams ir nokaitēta, karsta un tur sviedri līst, nūjas lūst un vārtiem sietiņš arī nedaudz varbūt kaut kur jau ir ieplīsis, ja, jo tomēr pēc vienas sezonas solīt atpakaļ, kurš atpakaļ ir augstākajā sabiedrībā, augstākajā līmenī. Tad nedaudz arī par šo augsto līmeni parunāsim. Iesāksim ar tādu jautājumu, varbūt. Šad tad komandas, kas uzvar pirmajā līgā vai saņem iespēju, šo iespēju neizmanto. Kāpēc tā notiek, kāpēc tādi precedenti ir, un vai kuršiem bija sezonas nogalē, sezonas vidū iepriekšējā pārdomas par to, kā būtu, ja būtu, vai varbūt tomēr nē, kad bija tas lēmums, vai ja tas lēmums bija nemainīgs, stabils jau no laika gala? Par citām komandām, protams, tās versijas ļoti atšķirīgas, bet lielākoties droši vien tas ir resurss, kas iespējams pietrūkst, lai tādas lietas, spērtu nākamo soli un mestu izaicinājumu. Mēs kā liepājnieki noteikti esam ļoti bagāti gan ar mūsu fantastisko infrastruktūru, vienlaikus arī spēlētāju daudzums, kas ir mūsu jaunatnes sistēmā, principā grēks par to sūdzēties. Esam viena no lielākajiem un spēcīgākajiem, kas šeit Latvijas kartē ir iezīmēti. Par mūsu pašu lēmumu jāsaka godīgi, šoreiz nebija tik viennozīmīgi. Ir tīpaši sezonas vidusdaļā ar treneru Mārtiņu, citreiz pat tādos jau, es teikšu, pat mazliet asākos toņos pārunājām par to, kāda mēs izskatāmies, kurp mēs virzamies un vai tas virzības ceļš ir pareizais. Jo atgriežoties pirmajā līgā, no mums projām devās 3 vadošie spēlētāji. Un skaidrs, ka tās lomas ir jāuzņemās tad attiecīgi nākamajiem līderiem. Un tā pāreja nemaz tik viegla un gluda nebija. Pietiekami grumbuļots ceļš tas bija, nebija vienkārši, bet jāteic, ka ierodoties playoffiem, tā sajūta pārņēma aizvien spēcīgāka, ka mūsu vieta ir virslīgā, pat tad, ja mēs nepretendējam uzreiz varbūt uz zelta medaļu virslīgā, bet tas darbiņš, ko mēs šeit ikdienā darām, ir tik pamatīgs, ka tas ir tiešām rezultējās, un to mēs sajūtām arī pirmās līgas playoffos, to mēs sajūtām arēnā, kur nāca pietiekami interesants pretinieks Ogres formātā, un varējām pārliecināties, ka esam noteikti pirmās līgas vadošā komanda, un mūsu vieta ir virslīgā, un atkal dot iespēju nākamajiem jaunajiem uzlecošajiem sev parādīt, apliecināt un pieteikt jaunā līmenī. No tava garā tāda ievada manī iezīmējās 2 vārdi. Precīzi 2 frāzes. Resursi, tā ir tāda neliela sadaļa, un otra asā vārdu pārrunas. Jā. Par resursiem vispirms. Resursi mēdz būt dažādi. Kas bija tie galvenie resursa kritēriji? Cilvēki, finanses, varbūt vēl kaut kas? Mūsu gadījumā tā šauba vienkārši bija, vai mūsu jaunizveidotie līderi ir pietiekami spēcīgi, lai ieejot virslīgā mēs būtu savam līmenim atbilstoši. Jo nav jau baigi sarežģīti uzkāpt tur, kur tu neesi piederīgs.
To ķeksīšu pēc kādreiz ir darījuši diezgan daudz komandas, kādreiz bija Jelgava, Madona un tā tālāk. Negribot teikt, ka viņi bija ļoti zem sava līmeņa, bet kādreiz arī lielvārdi tāpat ienāca un savā ziņā sāka no tā paša apakšgala, kamēr nonāca līdz čempioniem. Un, tāpat arī tagadējie Ķekavas Buldogi arī aizved, teiksim tā, beidzot pastāvēt vecajai Ķekavai arī bija tāda pārmaiņa un sākās ar rezultātiem 1-20 un tam līdzīgi. Un tad jājautā, kur ir tā augsne veselīgāk, lai tu turpinātu attīstīties. Kādreiz varbūt tā ir tomēr pirmā līga, kur tu vari būt spēlējošs ar bumbiņu, brīžiem dominējošs, mācīties jaunas lietas. Jo, ja tu nonāc līmenī, kas nav tev atbilstošs, var gadīties, ka tu spēlē bez bumbiņas, tu spēlē sarežģītos apstākļos, psiholoģiski nospiedošos apstākļos. Bet, kā jau minēju, tas sezonas vidus bija tas nogrieznis, kur mēs mazliet vēl sākām pārvērtēt, vai tiešām mēs esam komanda, kas virzās pareizajā virzienā un ar tiem līderiem jaunajiem, kas mums ir izveidojušies. Un, jā, kā jau minēju, tad, kad nāca jau februāris, marts, principā šaubu vairs nebija, bijām pārliecināti par sevi un nediskutējām par scenāriju, ja neuzvaram finālā, bet principā tā pārliecība bija tāda, ka ja arī būtu finālā neuzvarējuši, tāpatās noteikti darītu visu, atgrieztos virslīgā, jo jūtamies noteikti piederīgi. Un tas resurs, jā, gan jauniešu skaita ziņā, kas ir aiz mūsu mugurām, tāpat atbalstītāju pulks mūsu komandā ir pietiekami liels gan tribīnēs, gan arī kā organizācijai no malas atbalstītāju formā, kas ir sponsori un tāpat sadarbība ar pašvaldību, kāda tā ir bijusi līdz šim. Noteikti katra no iesaistītajām pusēm ir pelnījusi, lai mēs esam virslīgas komanda, jo tā tomēr ir mazliet plašāka skatuve. Tā ir augstākā līga Latvijā, un tas ir tas, kāpēc mēs patiesībā darām šo darbiņu, sākot no 4 gadniekiem, beidzot ar virslīgas komandu šajā brīdī. Asā vārdu pārmaiņa starp direktoru un starp galveno treneri. Kurš vilka uz vienu pusi un kurš varbūt vilka uz otru pusi? Kurš bija tas vilcējs varbūt uz pirmo līgu, kurš bija vilcējs uz augstāko līgu? Uzreiz minēšu, teiksim tā, nevis mēs ļoti vilkām viens uz vienu vai otrs uz otru pusi. Bet es cenšos uz lietām skatīties it kā no iekšpuses, bet tajā pašā laikā no malas. Un nevis es saku, ka mūsu vieta ir tur vai tur, bet es provocēju treneri, lai viņš iezīmē to scenāriju, kādā tad mēs virzamies tālāk. Kāda ir tie soļi, kā mēs sasniedzam rezultātu, kāda ir tie soļi, kā aug mūsu spēlētāji, kāda ir tā virzība, kad mēs atgriežamies tajā virslīgā. Lai, tagad mēs varam teikt, ka jau paskatoties sastāvā mums ir papildinājumi, kas noteikti mūs padarīs spēcīgākus, bet pieņemot situāciju, ka tie papildinājumi mums neatnāk, mēs esam pirmās līgas komanda, nonākam virslīgā, vai mēs esam sev atbilstošā līmenī. Es vairāk esmu šajā ziņā provokators, ne sliktā ziņā, bet tiešām tādā uz attīstību vērstā, lai neļautu mazliet ieslīgt komfortā, jo savā ziņā pirmajā līgā spēlējot reizēm ir pretinieki, kas atbrauc uz Liepāju un tur ir 11 pret maz un mēdz piezakties mazliet tāda pašpārliecinātība. Tāpēc es esmu tas, kurš kādreiz mēdz pieklauvēt un atgādināt, kāpēc mēs šeit esam, ko mēs šeit darām. Un ļoti labi zinu, ka mūsu treneris Mārtiņš to visu apzinās, bet, manuprāt, ir produktīvi kādreiz arī par šīm lietām pārunāt. Un tām nav jābūt ļoti gludām sarunām, tām ir jābūt tādām, lai mēs nonākam pie rezultāta. Un redzot, kur mēs esam šodien, ka mēs atgriežamies virslīgā, mēs atgriežamies spēcīgāko pulkā, tad acīm redzot, tas process ir bijis pietiekami veselīgs, kurā mēs esam sasnieguši savu rezultātu. Tātad pie lēmuma jūs esat brīnišķīgi nonākuši, kopsaucējs atrasts, visas dzirksteles, tā teikt, ir izšķīdušas un aizgājuši kopsaucējā uz virslīgu. Kāds tad bija šis vasaras nogrieznis? Tu man esi iedevis sagatavošanās posma. Pārskatu, teiksim tā. Pārskatu uz 3 lapas pusēm. Negribu tagad to pārskatu pārlasīt ar visiem precīziem rezultātiem, bet no tavas puses īsumā, kas bija svarīgi, kas bija interesanti, kas bija produktīvi, kas varbūt mazāk produktīvi, uz ko tika likts akcents šajās nometnēs un arī turnīros, arī turnīri, kā redzu, ar ļoti dažādiem rezultātiem. Tā kā, arī nometne Līčos, jā, tātad, varbūt tā, lai man nav jālasa, varbūt pārstāsti, jā, kā tad gāja šajā vasaras sagatavošanās posmā? Principā sezonai gatavošanās sākās no brīža, kad esam uzkāruši kaklā zelta medaļas, atbraukuši uz Liepāju, mazliet atvilkuši elpu un komandas tādā gaisotnē arī atzīmējuši šo uzvaru.
No nākamās dienas principā sākās jau gatavošanās jaunajai sezonai, un primāri, protams, tā sākās ar spēlētāju selekciju. Mēs ātri vien nonākam pie kaut kādiem pagrieziena punktiem, kas, protams, mums ir labvēlīgi. Mūsu iepriekšējās sezonas vadošie spēlētāji Lēvalds un Polis ir uz vienas takts un vienas nots ar mums. Ir gatavi atgriezties. Pie veiksmīgu apstākļu sakritības pat atļaušos teikt, komandā atgriežas Rals Reģko. No vienas puses 2 gadus pauzīti ieturējis, bet atgriežas ļoti apņēmīgs. Atgriežas uz palikšanu Liepājā, ir uzsācis studijas, ar septembri sāks studēt tepat Liepājas akadēmijā, kas arī mūsu pusē ļoti svarīgi. Tāpēc sākās ar sastāvu komplektāciju pēc būtības, un tad māja, vidū kopējā sapulce, kurā mēs iezīmējam to spēlētāju loku, ar kuriem mēs rēķinamies gatavojoties virslīgai. Dodam individuālos plāniņus, spēlētājs sāk gatavoties individuāli un atgriežamies jūlija vidū, bišķī pat ātrāk, ar koptreniņiem. Un koptreniņos pirmais, ko novērtējam, protams, ir līdz šim padarītais darbiņš vasarā un attiecīgi pēc tā, kādā sagatavotībā mēs ierodamies, kas ir diezgan laba, nevar būt, teiksim, izcila, jo atsevišķiem spēlētājiem dažādi apstākļi, kur dēļ viņi varbūt nav tik pilnvērtīgi gatavojušies individuāli, bet kopumā sagatavotība ir laba. Atgriežamies ar fiziskajiem treniņiem, bet uzreiz ķeramies klāt mazliet pie nūjām, jo tāds lielais pārbaudījums, atskaites punkts, turnīrs Prāgā, Czech Open, lielākais vasaras starptautiskais turnīrs. Startējam uzreiz aiz pasaules elites, startējam pro grupā. Satiekam tur Čehijas, Šveices, Zviedrijas komandas. Kā jau minēju, rezultāti dažādi, bet tajā pašā laikā ļoti vērtīgi gan no iespējas pārbaudīt spēlētājus, kas ir uz robežas, kas varētu būt pamatsastāvā, kas varētu būt uz robežas starp pirmo līgu un virslīgu, un kāds varbūt arī netiek beigās virslīgā, tas atkarībā no viņu pašu, protams, ieguldījuma. Bet arī tas spēles stils, ko mēs saņemam no pretiniekiem, ir spēles, kur mēs esam dominējoši ar bumbiņu, spēles, kur pretinieks ir dominējoši ar bumbiņu, spēles, kur ir 50-50 situācijas un jānosver svaru kausu par labu sev. Un kopumā turnīrs, es teiktu, super vērtīgs un ar labām atziņām, ar labām pieredzēm, ar vērtīgām pieredzēm. Un atgriežoties mazā atelpa un dodamies uz Kuldīgas pusi uz Līčiem, kur 3 dienu fiziskās sagatavotības nometne, kas vienlaikus ir tāda saliedējošā nometne. Un arī pēc tās tiešām jūtams, ka džeki atgriežas gan tādā labā noskaņojumā, gan labu darbiņu ieguldījuši. Un lielās līnijās viss rit savu gaitu, treniņu process ir ļoti kvalitīvs, pārdomāts un esam tur, kur mēs gribam būt. Tas, kas mazliet, kā saka, vēl līdz finišu taisnai pieslīpējums, mēs jau zinām. Un nedēļu pirms sezonas sākuma vēl dosimies uz Ķekavu aizvadīt noslēdzošo pārbaudas spēli. Izaicināsim šoreiz ķekaviešus pirms sezonas pašas, un tur arī, kā saka, tad novērtēsim reālo varējumu un vēl pēdējās detaļas varēsim pieslīpēt līdz sezonas startam, kas ir 12. septembris, mājas spēle pret Lielvārdi. Un, kas interesanti, arī pirms 2 gadiem atgriežoties virslīgā sezonu sākām Lielvārdē. Tā kā šoreiz arī pretinieks tas pats, bet sākam mājās un noteikti sākam ar vienu domu sezonu iesākt ar panākumu. Ievirzīt to gultnē, kādu mēs to saredzam sezonas griezumā, un Lielvārda noteikti pretinieks, kas ir mūsu, kā saka, kategorijā un kas ir jānolauž, lai mēs to sezonu aizvadītu tā, kā mēs to esam iecerējuši. Kā nonācāt līdz šim Čehijas turnīram? Jums kādi kontakti, sadraudzība vai jūs sameklēja? Nē, mēs paši pāris reizes jau esam bijuši. Pirms 3 gadiem startējām Open grupā, kas bija mazliet līmeni zemāks, un tad mēs arī spēlējām pirmajā līgā. Pirms 2 gadiem spēlējām arī pro grupā, un tur tie rezultāti bija būtiski, kā saka, solīti atpakaļ. Tad šogad, principā, esam izpildījuši labāko, kas līdz šim kuršiem ir iespējas. Pro grupā spēlējot aizcīnījāmies līdz 4. finālam, kur arī ļoti spēcīgiem pretiniekiem, kas vēlāk arī spēlēja finālā un kļuva par čempioniem, piekāpāmies tikai tā kā ļoti tiešām labs turnīrs, un tie rezultāti sekmīgi, un aizkļuvām līdz 4. finālam, kas iepriekš nekad nav izdevies. Tā kā kaut gan, protams, tas mērķis bija spērt to vēl nākamo soli titlis 4-niekam, bet tas nebija varbūt izšķirošais. Šoreiz tiešām svarīgāk bija pēc iespējas vairāk spēles iegūt, pēc iespējas vairāk praksi. Un 4 dienās aizvadījām 7 mačus pret dažāda, bet vienlaikus augsta līmeņa pretiniekiem, kas noteikti ir tāds labs atskaites punkts gatavojoties tieši virslīgai, nevis pirmajai līgai. Jā, es redzu,
ieskatos rezultātos, tie ir dažādi, raibi, interesanti. Komandas nosaukumi arī ir dažādi no dažādām valstīm. Kādi ir šie pretinieki? Skatoties no virslīgas tādu skatu punktu, ar ko viņi atšķirās šīs komandas uz mūsu komandu fona, uz ko viņi liek akcentu, kas mums bija parocīgi vai nebija parocīgi, ja mēs tā salīdzinām ar šiem Šveices, Čehijas, Zviedrijas klubiem. Ja? Čehu florbols noteikti ir ļoti fizisks florbols. Mēs satikāmies ar Čehijas pirmās un augstākās līgas komandām. Rokraksts abām savā ziņā ļoti līdzvērtīgs, ļoti vīrišķīgs, spēcīgs spēlētāji, ļoti skrienošs. Varbūt ne super taktiski augstākā līmeņa komandas, bet tieši tas fizikalitāte ir tā lieta, kur viņi ir ļoti spēcīgi. Un, ja mēs varam teikt, ka mums komandā ir ļoti daudz, vēl joprojām 18, 19, 20 gadnieki, tad tur praktiski tas vidējais vecums bija krietni lielāks, un tie bija tiešām jau tādas vīriešu komandas, ar kurām mēs sastapāmies. Savukārt šveicieši, un tā skaitā arī Zviedri, komandas ar praktiski U21 sastāviem. Un, ja mēs tā paskatītos arī uz mūsu sastāvu Prāgā, tad tur praktiski no tiem, kas neatbilst U21 vecumam, bija Ingars Jansons, Elvis Ābele, tagad jāsāk domāt, laikam Sandis Lievalds mazliet vecāks šobrīd jau ir, bet tas lielais vairums spēlētāji joprojām arī būtu tas U21 vecums, kas faktiski ir tikāmies ar līdzvērtīgiem vienaudžiem no Zviedrijas un Šveices, un tur savukārt tas florbols ir krietni atšķirīgs. Viņi grib spēlēt mazāk fiziski, vairāk kombinacionāli, vairāk pozicionāli, vairāk ar bumbiņu, būt tādi nospiedošāki tieši tajā tehniskajā izpildījumā, kas ir mazliet ātrāks, pieņemtie lēmumi ir ātrāki. Tāpēc, kā jau minēju, sagatavojoties sezonai, ļoti labi, ka mums ir komandas, kas ir fiziski spēcīgas, tādas ir arī virslīgā. Ir komandas, kas grib būt ļoti ātras un tehniskas, tādas pašas, kādas būs virslīgā. Tāpēc, rezumējot to visu, rezultāti ir raibi, bet visticamāk tādi var būt arī līdzvērtīgi virslīgā. Tā kā ļoti, ļoti tiešām vērtīgi. Vai kaut kas iezīmējās tieši mūsu komandā, kas varbūt kaut kur mēs kritām ārā no kāda konteksta, kur tiešām izkristalizējās, kur kaut kādā aspektā mums ir jāpieliek? Faktiski tas, ko mēs visvairāk eksperimentējām, bija spēlētāju pozīciju meklēšana. Gan jauno spēlētāju, kas pievienojās komandai, lomu atrast komandā, kur tad ir tā labākā pozīcija, kā viņus pielietot. Un arī turnīra gaitā mazliet miksējām maiņas, pārbaudījām jaunās sadarbības, jo vienbrīd šķita, ka pagājušā gada nosacīta pirmā maiņa, kur bija Antāns, Egliens, Griezītis, Jansons un Štērns varētu palikt nemainīgi arī šo sezonu, bet turnīra gaitā uztaisījām dažādas rokādus un pārbaudījām spēlētājus jaunās pozīcijās, jaunās lomās, un tas bija tas, bet par pašu spēli. Vienkārši, es teiktu, Čehijas Pārdubicas komanda, kas ir tāda jau diezgan laba vidusmēra komanda Čehijas ekstralīgā, ja tagad, neatminos kā Superlīga, man šeit viņi ir nosaukušies šobrīd. Tur vienkārši bija jūtams, ka tas līmenis tiešām ir ļoti, ļoti augsts, un ka mums ir bišķīt jāskrien viņiem pakaļ, jo mēs tomēr nākam no Latvijas čempionāta pirmās līgas. Nav varbūt bijusi tik regulāri to augstā līmeņa spēļu prakse, tāpēc tur bija jūtams tiešām, ka tas lēmumu ātrums un fizikalitāte ir tādā mazliet citā līmenī, bet pārējās spēlēs tiešām tādas nianses, kur mēs bijām brīžiem labāki, brīžiem pretinieki, un tad tā viennozīmīgi pateikt, kas mums būtu tā super pietrūcis, nevar. Bet skaidrs ir tas, ka gūto vārtu skaits mēs gribētu, lai tas būtu lielāks, bet tas ir raksturīgi jaunām komandām, kuras, veidojās tikai nevis ir jau tādas nobružājušās, un kur ir 25, 27 gadus veci spēlētāji, kas ir savā, sportiskajā tajā pīķī. Tas ir loģisks process, ka mēs ejam cauri un meklējam tās lietas, kā pilnveidot savu spēli un attīstīt. Tā kā apmēram šādi. Nometne Līčos. Nedaudz pieskarsimies viņai. Un man patīk šis teikums saliedēšanās pasākums, kā mūsdienās jaunatne sportisti saliedējās, kāda ir tās kopīgās intereses, vai kopā ejiet kalnos, kopā lasiet sēnes, vai makšķerējiet, vai spēlējiet pludmales regbiju. Spēles, jā, tas bija tas pamatā, kas bija, bet arī pats, diemžēl, nebija klātienē nometnē, bet pēc tā, ko es no treneru pārrunātā saprotu, ka tā galvenā saliedējošā daļa ir tas smagums treniņos,
Un tad, kad tiešām ir pavisam grūti, tad vienam otru ir jāatbalsta. Un tas patiesībā ir tas, kas visvairāk saliedē, kas parāda, ka mēs viens otru atbalstam, pieturam, ceļam grūtajos brīžos, padzenam uz priekšu tajās grūtībās. Un tas ir tas, kas tiešām saliedē, bet tāpat tās dažādas sporta, spēles aktivitātes, izaicinājumi. Un, ja es zinu, ka citās varbūt organizācijās tas varbūt ir tāds neformālāks pasākums, kas vairāk saliedē, tad mūsu gadījumā šī tiešām ir nometne, kas saliedē caur tādu grūtību un izaicinājumu prizmu. Es skatos, ka ļoti daudz sagatavošanās posmā ir tāda kārtīga fiziskā bāze ielikta. Vai nav bažas, ka varētu ar smagām kājām uzsākt vienības sezonu, lai varbūt lai atvērtos sezonas vidū, tas tā otrā elpa, jeb galvenā elpa? Zini, kā uz papīra tas ir viens, bet realitātē, tad, kad mums ir 5 treniņi, tad viens ir absolūti tikai fiziskais treniņš. Un tad pārējos ir kombinēts iekšā šis process ar fizisko un florbola sadaļu. Tā kā darbiņš ir ielikts pietiekami liels. Džekiem tas, es domāju, prasīs arī diezgan daudz, lai sagatavotos, bet tas, ko mēs redzam, ka pagājušajā gadā kaut vai ieguldītais darbiņš, ka šogad nākot uz virslīgas to kontekstu, tad Griezītis, Antāns un Eglēns izskatās nebūtiski savādāk, ja ne pat atsevišķos brīžos labāk nekā tie džeki, kas varbūt iepriekš bija mūsu vadošie. Tas ir tas, kas liek domāt, ka tas, ko darbiņš mēs te guldam, ir ļoti pareizs un ka mēs vedam pareizā virzienā, ka tā izaugsme veidojās ilgtermiņā strādājot. Bet par smagumu tas viss ir cikliski. Ir saplānots, kad ir grūtāks periods, kad ir mazliet vieglāk, kad ir tāds pārējais periods, kad mēs tieši vairāk izējām to sportisko formu, kas ir florbola forma. Un arī sezonas griezumā noteikti tas ir viņveidīgs process, kurā mēs rēķinām pret spēlēm, pret kopējo noslodzi, kāda tā ir sezonas griezumā. Nē, baidīties ne par ko nebaidamies šajā ziņā. Man patīk arī viens teikums no tavas puses vai frāze. Pašā vienā no sarunas ievadu punktiem tika izdalīti individuālie plāni katram. Jā, sagatavot. Tas nozīmē, ka kurš ir ļoti profesionāli, individuāli pieiet katrs un ir uzticamība, ka viņš šos plānus arī pilda. Mēs esam noteikti tie, kuri viens uzticās noteikti, bet otrs arī cenšamies izvērtēt katru spēlētāju un iedot viņam varbūt to, kas viņam pietrūkst. Un skaidrs, ka ja mēs redzam kādam, ka tas ir kaut kāds apjoms, kas ir jāizpilda, mēs noteikti dodam pareizos signālus, ko mēs no viņa sagaidām, lai viņš varētu spērt to nākamo solīti, jo spēlēšana pirmajā līgā un virslīgā ir kardināli atšķirīgas lietas, es domāju. Un, skaidrs, ka tie spēlētāji, kas ir virslīgā spēlējuši, viņi tam ir gatavi. Bet, ja mēs paskatāmies sastāvā, tad tādu patiesībā, kas ir tādi rūdīti virslīgas spēlētāji, nemaz tik daudz mums nav. Un tas pats Gvido Griezītis pierakstījies virslīgā ir, bet tās iepriekš šeit ir 3 vai 4 spēles, un šī būs tāda pirmā reālā izaicinājuma sezona viņam, un arī viņa kontekstā noteikti ir jādod pareizie signāli un lietas, kur pilnveidoties, kā attīstīties, lai viņa tā trajektorija turpina augt, nevis sākt sēsties, lai domātu, ka tagad mēs esam kaut ko jau paveikuši un šis ir labs līmenis. Tā kā katram tiešām skatāmies iespēju robežās, mums ir ļoti spēcīgi speciālisti šeit pat apkārt, kas var iedot informāciju un zināšanas un pieredzi, padalīties un treniņu plānus uztaisīt. Tā kā to visu ņemam kā labās prakses, dodam džekiem, lai katrs iespēju robežās sevi turpina pilnveidot. Tas, ja es pieteiktos kuršu, piemēram, 5. līgā, jūs paskatītos, kā es uzvedos un iedot man arī individuālu programmu. Mēs varētu, bet tev būtu bijis šī jāuzprasās, jo savā ziņā galvenais fokus, protams, ir uz lielo komandu, kur mēs pieejam visnopietnāk un arī ar tuvākajām rezervēm strādājam visnopietnāk. Skaidrs, ka spēlētāji, kas ir 5. līgā, piemēram, kā tu mini, tiem mēs, protams, nepievērstu tik varbūt augstu uzmanību kā tiem, kas ir mūsu augstākā līmeņa džeki, bet jā, cenšamies katram iedot to, kas viņam var palīdzēt spērt nākamos soļus attīstībā. Es esmu nonācis pie pašas interesantākās lapiņas. Es ceru. Kas interesēs, domāju, lielākajai daļai līdzjutēji, tā skaitā arī man, sastāva aprises. Ko izdevās noturēt, ko neizdevās noturēt, kas izslīdēja caur pirkstiem, vai vēl gaidat nedaudz šīs peripetijas, nedaudz par sastāvu aprisēm. Jā, varētu būt, kad... Kaut ko es jau ieskatīju mazliet, bet
no viena gala, kas, manuprāt, ir pats būtiskākais. No pagājušā gada visi vadošie spēlētāji ir ierindā, visi ir veseli un visi ir gatavi mēsties jaunajā izaicinājumā, kas atkal būs virslīga. Kas bija svarīgi, protams, pastiprināties un pēc iespējas ar saviem džekiem, tāpēc, protams, zvans Sandim Lēvaldam un Ralfam Polim bija pirmajā rindā, un abi divi atgriežas no attiecīgi Ulbrokas un Talsiem ar virslīgas medaļām, kas savā ziņā ir pabarojuši viņus ar pārliecību, ka viņi var būt komandu sastāvdaļā, kas cīnās par medaļām, bet ir mazliet sajūta, ka abiem nav varbūt līdz galam tāda liela apmierinātība par to, kāda ir pagājusī sezona. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka viņi būs tikpat jaudīgi, kādi viņi bija pirms 2 gadiem pie mums, ka viņi tiešām bija vilcējspēks, viņi bija abi divi galvenie motori, un tur nav ko slēpt, tiešām vilka mūsu komandu uz priekšu. Ļoti ceram, ka pērn sagatavotie jau minētie Antāns, Egliens, Griezītis, tā skaitā arī Štērns, par gadu pieredzējušāki Peniķis, Ezeriņš, vēl tur citi, kā saka, džeki, kas ir ļoti, ļoti turpinājuši bružāties. Pēc faktiski gada izlaišanas atgriežas sastāvā mums meistars. Pirms tam viņš tur priecēja ar vairākiem hat-trikiem un tiešām bija tāds ļoti pamanāms. Tad pagājušā gadā trauma, kas liek spēlēt praktiski visu sezonu, un viņa atgriešanās principā uzskatāms kā pastiprinājums. Bet, teiksim tā, no malas, protams, lielākais un skaļākais ir Linārda Putniņa pārcelšanās uz Liepāju. Pieņem, ka tādam ikdienas skatītājam varbūt ne pārāk daudz izsakošu vārds, uzvārds, bet tajā pašā laikā spēlētājs, kas ir jau 3 pilnvērtīgas sezonas Talsu komandā aizvadījis, ar pietiekami bagātu spēles laiku un pieredzi gan regulārajā sezonā, gan izslēgšanas spēlēs. Spēlējis arī Latvijas U19 izlasē vēl pavisam nesen, 2007. gadā dzimušais spēlētājs, kurš arī pārceļās uz Liepāju, lai studētu. Primārais ir studijas, un tad tālāk mēs centāmies nākt pretī un palīdzēt sakārtot visu, lai viņš varētu būt arī daļa no kurša komandas, un esam tiešām priecīgi, ka viņš ir tas, kurš neizslīdē no pirkstiem. Jāsaka arī mazliet paldies Ralfam Polim, kurš kā savu bijušo komandas biedru mazliet uzrunāja un palīdzēja nonākt pie mums šeit, tā kā viņš noteikti būs liels pastiprinājums mums uzbrukuma līnijā. Un jau minētais Ralfs Reģko, tas ir tas, kas arī ir, kas saka, pēc pauzes atgriezies. Arī 2007. gadā dzimušais un atgriežas florbolā, atgriežas komandā un tiešām tāda veiksmīga apstākļu sakritība, ka mēs varējām viņu, kā saka, dabūt savos tīklos, jo mēs jūtam, ka viņam ieguldot darbiņu šīs sezonas laikā, varbūt Patrika Blīskas lomu līdz galam vēl nevarēs izpildīt. Patriks bija tiešām tāda supervērtīga figūra mums pirms 2 gadiem, bet gribās domāt, ka kaut kādas līdzības viņa spēlē ir, kas varētu Ralfā atnest to vērtību, un viņš varētu būt tiešām tāds ļoti, ļoti laba līmeņa spēlētājs, kas, varbūt var palīdzēt komandai kādā brīdī, izšķirošā brīdī pārlauzt svarkausus par labu mums. Par spēlētājiem, kas nebūs ar mums kopā, 2 no viņiem devušies dienēt. Pildīt. Nav slikti? Nav galīgi slikti. Mēs noteikti atbalstam šo lēmumu un esam priecīgi, ka vismaz Ārtūrs Lūsāns šobrīd nolēmis brīvajos brīžos pievienoties Baložu komandai, kur jau ir savā ziņā. Kurš ir tāds... Farmklubs? Farmklubs, nē, bet sadraudzības klubs. Koloniju. Tie, kas nedzīvo Liepājā, nonāk Rīgā, vesels pulks tur jau ir. Starp Marks Kristiāns Puniņš vārdsargs arī izskatās, ka pievienosies Baložiem, tā kā tur tāds tiešām liepājnieku veidojums. Desants, jā. Desants, sauksim to tā. Un, kā saku, arī Gins Finks pārceļās uz dienestu. Par sportiskajām gaitām pagaidām klusums. Redzēsim, vai turpinās. Ļoti priecātos noteikti, ka viņš turpinātu. Tā kā šie 2 dodās dienēt. Tāda pagaidām, es rakstu sastāvā neaktīvs Toms Jānis Dzērve. Noteikti spēlētājs, kurš varētu būt virslīgā, bet noteikti ļoti, ļoti lielu darbu viņa iegulda ar kuršu jaunatni. Un varbūt, ka tas florbols ir mazliet sagurdinājis, tāpēc tāda milzīga apetīte šobrīd nākt un lausties un cīnīties par savu vietu sastāvā nav. Kas zina, varbūt sezonas laikā pēc mazas pauzītes atkal ir gatavs, kā saka, graust mazliet grīdu un atgriezties, bet viss viņa pašu rokās.
Tie spēlētāji, kas šobrīd nebūs pieteikumā, ir Roberts Alonderis. Viņš sāks sezonu pirmās līgas sastāvā. Neizslēdzam, protams, iespējamību, ka viņš atgriežas pie lielās komandas, bet pagājušā sezona varbūt nebija tik pārliecinoša, kādu mēs no viņa sagaidījām. Gribam dot iespēju nākamajiem sev pierādīt, apliecināt. Pagaidām viņš sāks sezonu pirmajā līgā. Bet kas noteikti kaut kāds liels, milzīgs posms, cikls ir noslēdzies. Raitim Bušam šeit pat pirmajā mājas spēlē, teiksim, ārkārtīgi milzīgi paldies par līdzinējo ieguldījumu FK Kurša vārda nešanā. Viņa laiks pie lielās komandas arī būs finišējis. Spēlētājs ar tiešām neatsveramu ieguldījumu un kaut kādus gadus 6 atpakaļ viņš jau vienreiz pārstāvēja mūsu pirmo komandu, bet laika gaitā atgriezās un atkal palīdzēja tajos grūtajos brīžos, kas mums tiešām bija visizaicinošākie. Tā kā noteikti spēlētājs, kas ir, es nekautrēšos teikt, vislielākā leģenda mūsu klubā, kas šeit ir uz vietas. Jā, teiksim viņam paldies par līdzinējo dalību pie lielās komandas. Un kamēr viņam būs enerģija, deksme un gribēšana, durvis uz pirmās līgas komandu viņam būs atvērtas. Un pat arī pirmā līga aizvadīja pirmo pārbaudas spēli. Un tas, ko minēja treneris Kaspars Klamers, un arī dzirdēja no citiem virslīgas džekiem, kas bija skatīties, ka tik draudzīgu, pozitīvu un atvērtu Raitu viņi sen nebija redzējuši, jo tas sloks, kas ir ar visaugstākajām prasībām pie lielās komandas, ir mazliet noņemts, ka viņš var būt mazliet brīvāks, atraisītāks, tad jā, ļoti, ļoti pozitīvu tādu gaisotni uzturēs un cerams arī ar tādu labu mesidžu par to, kādam ir jābūt izcilam, kurš spēlētājiem nodos arī nākamajām paudzēm. Tā kā jā, Raitim es arī teiksim milzīgi paldies, tāpēc es domāju, ka katrs, kuršos ir piederīgs, noteikti jāierodās 12. septembrī uz atklāšanas spēli, kurā, nezinu, smokingā vai kurš polo kraklā vai kā savādāk aicinās noteikti Raita laukumā un pateiksim milzīgi paldies par līdz šim padarīto darbiņu, jo nav lielākas personības, manuprāt, kā florbolists šajā organizācijā bijis. Un es tikai varu novēlēt kādam sasniegt tādus augstumus. Un, ja mēs paskatāmies uz to gadu starpību un ieguldījumu, tad Ingram Jansonam apmēram 10 gadi vēl ir jānogriež tas florbols, lai viņš būtu tajā plauktiņā, kur ir Raits. Tā kā, jā, diezgan iespaidīgi un noteikti tas ir tas, kas kaut kāds posms, tāds lielais, kuršos ir noslēdzies, bet no florbola vidas viņš nepazūd. Pēc plāniem saprotu, ka turpina darboties ar lielo komandu, lai būtu tādā labā, augstā līmenī un epizodiski iesaistīsies arī pie pirmās līgas džekiem, kā jau minēju, lai nodot to nākamo labo mesidžu, kā tad ir jābūt tam kuršu piemēram, tam vēstījumam, kā tad mēs veidojam šos sportistus. Tā kā, jā, tas būtu par sastāvu apusēm uz nākamo sezonu. Nav viss vēl. Par sastāvu mēs paturpināsim. Saki. Man patīk tas teikums, zvans bija dažiem. Vai bija vēl kāds zvans un bija kāds arī atraidījums? Vai mēs uzzvanījām vēl kādam? Jā, mēs uzzvanījām vēl citam. Tu pieminēji vienu cilvēku un tu gribēji par viņu jautāt? Jā, droši vien. Jā, Patriks pats tīri cilvēcīgi uzreiz teica, jā, es gribētu būt šajā komandā, es gribētu būt mājās. Šī ir mana mīļākā vieta, kur spēlēt floorbola. Tas būtu dīvaini, ja viņš būtu pateicis savādāk. Bet cilvēkam jābūt godīgam. Es nebūtu apvainojies, ja būtu citādāk atbildi, bet tajā pašā laikā viņš labprāt būtu šeit, bet šobrīd viņš ir tādā dzīves posmā, kur viņa visa dzīve ir pakārtota Rīgai. Un izskatās, ka vēl gadu vai divus viņš noteikti paliek, kā saka, Rīgas pusē. Un pēc tam ar ļoti atplastām rokām gaidām viņu atpakaļ Liepājā. Tā kā šobrīd nē. Un jau var teikt, vai tas bija atraidījums, līdz galam nē, jo mēs mazliet tā kā zinājām, kam mēs zvanām un ko mēs uzrunājam. Gribēšana tā kā būtu, bet reālā varēšana ir citādāka. Un otrs zvans bija vēl vienam liepājniekam, Renāram Eglītim. Arī pagājušās 2 sezonas, man šeit vai jau pat 3, ir Ķekavas komandā spēlējis. Ne ar domu baigi nocelt no Ķekavas trases, bet vairāk viņš tieši izskatās, ka varētu būt noslēdzis mācības Rīgā. Bet arī ir dažas lietas, kuras viņam ir jāpakārto, jāparisina, un pagaidām tādu skaidru atbildi mēs neesam saņēmuši. Vai viņš varētu vēl pievienoties mums? Lai paliek mazs noslēpums. Bet pagaidām viņš vēl netrenējās komandu. Tas ir tas, ko es varu pateikt. Tā kā pagaidām tikai un vienīgi Liepājnieks reālos esam uzrunājuši. Un
savā ziņā mēs zinām, ka bija šajā starpsezonā spēlētāji, kas ir tā kā mazliet kluba meklējumos. Bet vai mēs esam bijuši tādi super uzstājīgi un teikuši, ka katram no viņiem ir jābūt šeit? Nē, ja mēs neesam redzējuši, ka viņi ir vērtīgāki par mūsu spēlētājiem. Ja viņi ir līdzvērtīgi, mēs noteikti dodam priekšroku savējiem, un tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam un tādi, kādi mēs esam. Vienīgais, kas bija tāds ļoti interesantais, un tie džeki, brāļi no Somijas bija tādi uzvārdā Karki, ļoti aktīvi meklēja komandu Latvijas čempionātu virslīgā. Viņi skatījušies arī pirmo līgu, zināja mūsu spēlētājus, mūsu treneri, skatījušies arī spēli arēnā un arī pie mums izrādīja interesi pārcelties. Viens no viņiem vārdsargs, otrs laukuma spēlētājs. Lielāko vērtību mēs tā kā vārdsargā pats saredzētu, bet atkal atgriežamies pie mūsu sastāvu komplektācijas. Oskars Venskus ierindā. Ļoti labu sezonu aizvadīja pirms 2 gadiem virslīgā. Markus Nerets, gribētos teikt, ka šobrīd laužās ārā no tās savas pozīcijas, kas bija pagājušajā gadā. Viņš bija izteikts otrais vārdsargs, šobrīd lieliski sevi apliecina Latvijas U19 izlasē. Arī turnīros jau sev labi parādījis treniņu nometnēs, un arī pie mums šeit mēs jūtam, ka ir tiešām tāds labs spēks. Tāpēc jā, šiem somiem mēs atteicām, beigās paldies pateicām par to, ka viņi izrādīja interesi, un šobrīd viņi spēlēs Čehijā. Tas jau ir zināms, pārcēlušies Čehijas. Man šķiet, ka pēc spēka uz augstāko līgu, bet var jau būt, ka tā ir pirmā līga, jo tur to komandu ir tik daudz, ka ļoti šaura tā robeža starp augstāko un pirmo līgu. Bet jā, katrā ziņā viņi attapušies ir Čehijā abi divi, bet interesi izrādīja, bet mēs paši atkal vērtējām, kāds būtu iegūms, ko mēs no tā zaudējam, un vai viņi iedod kaut ko tādu, lai tiešām būtu vērts aicināt reālus leģionārus, izvērtējām un palikām pie tā, ka esam pietiekami spēcīgi un paļausimies uz saviem džekiem. Polis Lēvalds būs pirmā maiņa, jeb saglabāsim pirmo maiņu, kāda bija iepriekšējā sezonā? Kā jau minēju, pagājušā gada pirmā maiņa bija iecerēta, neizjaukta, bet 7 spēles Prāgā parādīja, ka iespējams būs izmaiņas. Vai Lēvalds un Polis būs vienā maiņā, man tas ir lielākais jautājums. Es joprojām uz to nevaru atbildēt. Sākotnējā versija bija tāda, ka varētu būt Polis, Lēvalds, Reģko, Meistars un iespējams Putniņš kā aizsargs. Bet Prāgā ātri vien sapratām, ka Putniņa labākās īpašības ir tieši pretinieka vārtu priekšā. Un, lai viņš tur būtu jocīgi prasīt no viņa spēlēt aizsardzībā. Tāpēc tagad ir tāda mazliet trenerim, zinu, ka dilema. Kreisās malas uzbrucēji mums ir 3 un katrs pats par sevi spilgts un spožs. Tas ir Polis. Tas ir jaunpienācējs Putniņš, un tas ir pagājušās sezonas pirmās līgas labākais uzbrucējs Krišs Adolfs Antāns. 3 spēlētāji, kurus nevienu negribās pat domāt par spēlēšanu 3. maiņā, jo viņu kvalitātes ir super augstas un noteikti to ir jāizmanto kā vadošo maiņu spēlētājiem, tāpēc trenerim ir joprojām laiks mazliet to paeksperimentēt, un tad reālais pārbaudījums būs tieši spēlēšana Čehijā, bet Ķekavā. Kur tad, es domāju, tos pēdējos punktiņus un atbildes uz jautājumiem mēs iegūsim, bet pagaidām es varu tikai izteikt minējumus. Un starp citu, mums aiz muguras tieši sākās šobrīd virslīgas treniņš. Džeki sāk iesildīties, redzam tādā labā pulciņā, sagatavoties treniņam, un treniņu process rit pilnā sparā. Jā, un tikko paskrēja mums garām arī abi vārdsargi. Vai ir doma balstīties uz principu pirmais, otrais vārdsargs, vai tomēr būs 50-50 vai 30-70%? Godīgi sakot, redzot tās vārdsargu tendences un līknes, gribās domāt, ka nebūs izteikti viena ļoti pirmā vārdsarga. Varētu būt, ka pie spēles laika tiek diezgan daudz abi. Markus arī gatavojās savam pasaules čempionātam U19. Viņš ir iespējams viens no galvenajiem pretendentiem uz vietu vārtos Latvijas izlasē. Pasaules čempionāts ir februārī, un skaidrs, ka čempionātam viņš nevarēs sagatavoties, ja viņš būs rezervists. Līdz ar to, ja viņa līmenis būs pietiekami atbilstošs, lai reāli konkurētu ar Oskaru, es domāju, ka spēlēs abi divi. Vai tas ir 50-50 vai 60-40, man ir grūti atbildēt, bet diezgan droši var teikt, ka abi tiks pie savām iespējām un abi divi būs kurš komandas vārtos. Kāda ir mērķi sezonā? Ar mērķiem ir ļoti vienkārši un ļoti sarežģīti reizē. Pirmais mērķis – iekļūt labāko astotniekā un spēlēt playoffos, kur mēs neesam bijuši kopš
20. gada, manuprāt, virslīgas play-off. Bet man liekas, ka 20. gads ir pēdējais, kad mēs spēlējam play-offos. Līdz ar to, vai tas būs viegls? Nē, bet pašā laikā redzot, ka ir tikai 9 komandas, ir jāapsteidz viens pretinieks, lai būtu astotniekā. Liekas, ka tam būtu jābūt diezgan tādam pašsaprotamam mērķim. Kas ir nākamais mērķis? Visu laiku labākā kurš komanda, kas kad ir bijusi, vai tu zini, kurā vietā ir beigusi regulārā sezona? Nezinu. 6. Tā kā es teiktu, ka tas ir tāds nākamais atskaites punkts, uz ko mums vajadzētu tiekties un tēmēt. Būt komandai, kas sasniedz regulārajā sezonā visaugstākos plauktiņus, kas līdz šim ir bijuši. Bet tāds reāli, es teiktu, game changers, kam tiešām būs nozīme, ir iekļūt 4. vietā. Un paskaidrošu, kāpēc. Virslīgā pretiniekus play-offos var izvēlēties. Vairs nav starpības, vai tu esi 5. vai tu esi 8. Pretinieki secībā no 1. uz 4. tev var izvēlēties. Līdz ar to, ja tu gribi būt komanda, kuru nevar izvēlēties, un 4. vietā, protams, ir mājas spēle priekšrocības 4. finālā, tas ir tas augstākais mērķis, uz ko būtu jātiecās. Vai objektīvi mēs esam šobrīd tik stipri, lai mēs teiktu, ka mēs esam droši 4. komanda Latvijā jau šodien? Es teiktu, ka nē. Mums būs jāstrādā smagi treniņos. Mums iespējams būs jāspēlē brīžiem virs sava līmeņa. Mums iespējams būtu jābūt veseliem visu sezonu, jo traumas ir tas, kas var pajaukt to sezonas režīmu, ritmu vispārējo. Ir jābūt diezgan daudz tādām pozitīvām apstākļu sakritībām, lai mēs būtu 4. Bet es teiktu, ka tas būtu tas visaugstākais līmenis, uz ko tēmēt. Tāds realistiskais, 6. vēlams 5. vieta varētu būt tas, uz ko mums ir jāskatās. Bet es saku, tā sezona ir tāpat pietiekami gara, pietiekami raiba. 24 spēles šajā sezonā, noteikti nemaz. 12 mājās, 12 izbraukumā. Tas, kas mums varbūt ir pozitīvais, pirms 2 gadiem ļoti, kā saka, mums iegrieza spēlēšana 2 reizes ādažos. Tobrīd ādažos ir koka segums, un mēs jūtamies super nekomfortabli un zaudējam abas spēles. Tad šogad mums ir abas spēles pret ādažiem mājās. Pret Lielvārdu, ja man atmiņa neviļ, 2 reizes ir mājās jāspēlē. Tie varētu būt tādi vistuvākie konkurenti mums. Attiecīgi, man liekas, ka kalendāri tas vismaz pirmā puse mums ir diezgan pateicīga. Kā sezona attiecīgi izvērtīsies, ir ļoti, manuprāt, sarežģīti prognozēt. Grūti spriest, vai tev ir kāda prognoze par šo visu, bet man tiešām būšu piesardzīgs. Tu man rāvi ārā nākamo jautājumu. Sanāca tā, ka tu man viņu uzdevi, bet es tomēr, tu teici, ka man ir carte blanche, un es uzdodu jautājumus. Kā tev šķiet, vai būs izteikts favorīts un vai būs izteikts pastarīts? Ja jā, tad kas? Ja nē, tad kādi argumenti? Vai tu esi varbūt arī papētījis pretinieku sastāvus? Sakojam. Ir ļoti daudz šogad virslīgas florbolā pārmaiņu. Skar gan vadošās komandas, gan apakšgala komandas. Kaut kādā mērā Irlavas komandas nespēlēšana mazliet pārdala tos spēkus. Skaidrs zināms, ka ādažu komanda kļūst, es teiktu, būtiski vājāka. Lielvārdas komanda arī noteikti no spēles solis priekšu. Tās varētu būt tās komandas. Grūti man teikt, vai mēs esam diskusijā par viņiem, bet, lai nebūtu augstprātīgs, es teiktu, ka sezonas startā pieņemsim, ka mēs esam komandas, kas ir 3, kas ir no tā kā lejas gala. Vai tur ir kāds super nefavorīts? Man laikam būs šoreiz jāsaka, ka tie ir ādaži, bet arī viņi, jebkurā laikā, kā jau pierīgas komanda, var piesaistīt kādu pieredzējušu spēlētāju, varbūt kādu ar izlašu pierakstu, tā kā arī pastiprināties, bet ja sastāvi ir tādi, kā tie šodien, es domāju, ka ādaži var būt tādi diezgan nefavorīti visā turnīrā. Par favorītiem runājot, mans minējums būtu, ka šogad pagājušā gada fināls neatkārtosies. Ka Lekinīgs tur nespēlēs un ka Ubrok tur nespēlēs. Manā sajūtu līmenī, šķiet, ka Rubena varētu būt galvenie favorīti. Sastāvs diezgan no labākā gala ir džeki palikuši. Un mazliet ir pasmēlušies pastiprinājums no citām komandām. Vai tur var ielausties trīniekā vēl kāds? Mana sajūta saka, ka tā varētu būt Ķekava. Bet tas, kas ir dzirdēts, ka Ķekava ir uzsākuši diezgan vēlu treniņu procesu.
Redzēsim, kā tas ietekmēs reālo spēlēšanu. Vai viņi būs uzreiz finālisti? Es teiktu, ka varbūt apsolīti nē. Bet tā iekšējā sajūta, ka pēc tāda sastāva spēka un dziļuma man šķiet, ka Rubene varētu būt galvenie favorīti. Un mans minējums, ka Ķekava būtu tie otrie. Pa vidu, kas mums paliek vēl nenosauktie, tikai Valmiera. Vai Valmiera ir pie favorītiem, vai viņi ir pie tā nosacītā trīnieka lejas pusi? Man ir ļoti grūti atbildēt. Arī viņiem ir sastāvā dažas izmaiņas, daži pastiprinājumi, daži ir beiguši spēlēt. Būs ļoti interesanti redzēt Valmierai Vārtsargu līniju, kur ilgadējais pirmais numurs Agris Rogainis noslēdz savas gaitas. Un vārtos viņa vietu iespējams ieņem Liepainieks Dāvids Daniels Kalniņš. Un es ļoti gaidu spēles pret Valmieru. Un es ļoti gribētu, ka tieši mūsu Kalniņš ir vārtos, lai mēs varam paskatīties, kur pa, es teiktu, 2 gadu tādu nogriezni viņš ir nonācis. Jo pirms tam viņš bija pie mums, bet arī līdz tādam stabilam virslīgas vārtsargam viņš neizauga. Un tagad ir meklējis dažādus ceļus, kā attīstīt savu karjeru. Tagad viņš nonācis Valmierā un pēc 1 gada gaidīšanas ir nonācis lielajā komandā. Droši vien kā pilnvērtīgs vārtsargs, tā kā tur arī būs ko pasakot. Un nepieminēju vēl Talsus gan. Talsi ar, manuprāt, tāds ļoti melnais zirdziņš. Un, vai viņi ir favorīti uz spēlēšanu finālā? Kāds noteikti teiks jā, jo atgriežas mājās pēc leģionāra gaidām Latvijas izlases vārtsargs Gabriels Siliņš. Tas ir tāds labs papildinājums, bet vai pagājušā gada vārtsarga līnija bija ļoti tasais, kā viņi aizķērās un paklupa? Es teiktu, ka nē, arī iepriekšējā gada vārtsargs bija diezgan tāds labs īstenībā savā sniegumā. Tāpat Klāvs Araks atgriežas no Čehijas, manuprāt, arī 3 sezonas tur aizvadījis. Tā kā tie ir tādi labi papildinājumi, bet es jau minēju, viens no talsiniekiem ir pārcēlies pie mums. Daži labi, cik es saprotu, tur ir noslēdz savas sportiskās gaitas, tā kā arī Talsi tādā diskusijā par labāko četrnieku noteikti ir. Vai es viņus skaitu pie favorītiem? Augšgals drīzāk jā, bet vai viņi ir tā komanda, kuros var ķerties iekšā? Es domāju, arī mums pa spēkam tas var būt atsevišķās spēlēs. Neiesim kā favorīti uz katru spēli, bet es domāju, ka mēs varam pārsteigt un ir īpaši šeit pat Liepājā. To, ko es gribēju dzirdēt par komandām, es sadzirdēju. Īpaši es gribēju dzirdēt par Ķekavas vienību, jo man viņa pirms 2 sezonām iekrita kā nespeciālistam acīs ar ļoti tādu kvalitatīvu sniegumu. Man patīk viņas spēles zīmējums, ja? Tāpēc man interesē, kā tu novērtēsi Ķekavu. Mazāk es viņu redzēju pagājušajā gadā, tad pēc 2 gadiem man personīgi viņa, ja neskaita mīlestību pret kuršiem, tad Ķekava man pēc spēles zīmējuma man simpatizē, piemēram, visvairāk. Tas tāds mans spriedums nedaudz par pirmo līgu. Kāpēc lēmums kāpt no otrās uz augšu? Jo iespējams, ka varbūt nebija tāda vajadzība vai kā. Varbūt nedaudz šo aspektu īsumā arī. Un kāda ir uzdevuma pirmās līgas komandai? Sākšu uzreiz par to pārēju. Kāpēc mēs vispār bijām otrajā līgā? Jo mums bija tāda iekšējā sajūta, ka tie džeki, kas nāk uz augšu, vēl var nebūt pirmajā līgai gatavi tajā brīdī. Un ka viņiem vajadzīgs laiks, lai pierastu mazliet pie pieaugušo čempionāta, bet ne pie tiem ātrumiem, kas vēl ir pirmajā līgā. Tāpēc bija tāds mazliet pārējais posms. Un, godīgi sakot, ar katru gadu arvien gaidījām, ja mums galvenā komanda ir virslīgā, kurā brīdī būs gatava arī otrā komanda atgriezties pirmajā līgā. Pagājušajā gadā otrās līgas čempionāts bija ļoti sekmīgs, izdevies. Pabeidzām sezonu ar bronzas medaļām, kas arī ir pirmoreiz kuršu vēsturē otrā komanda tiek pie godalgām. Spēlētāji, kas tur spēlē, brīžiem jau šķita, ka sāk tādā bišķī kruīzā spēlēt, ka tas līmenis ir viņiem mazliet par īsu, bet tajā pašā laikā, vai viņi uzreiz ir gatavi pie pirmās komandas būt, arī vēl nebija lielas pārliecības. Tāpēc šis ir tas gads, kad ir jāspēr solis, jādod nākamie izaicinājumi, kā arī noteikti jāuzsver tas, ka komandā ienāk aizvien vairāk 2010. gadā dzimušo spēlētāju. Tā ir Klamera, trenera, var jau teikt, tā ir zelta paudze. Pagātnē, pirms tam Mārtiņam Krūmam bija Pols Griezītis ar kompāniju, kas bija tāda spīdekļi. Tad tagad nākamie ir Klamers ar droši vien tas, kas ir spilgtākais un zināmākais ir Egliens tagad. Un viņa maiņas biedri, kolēģi, vienaudži, tie ir tādi džeki, kuriem tiešām ir
pirmkārt liels darbiņš ieguldīts gan no trenera, gan no spēlētājiem, gan arī no vecākiem. Regulāras dalības starptautiskos turnīros, godalgas Latvijas čempionātā. Tur jāsaka tā, tas talanta līmenis ir tāds, ka viņiem ir jāmet tie nākamie izaicinājumi. Un mazliet, protams, bija baža, ka viņi jutīsies, ka daži no viņiem pagājušajā sezonā vēl nespēlēja pat 2. līgā, un šogad jau jākāp 1. līgā. Tas tiešām ir tāds atkal būtisks solis tajā attīstībā, bet aizvadītajās brīvdienās aizvadījām pārbaudas spēli pret Kuldīgas komandu, kas bija diezgan tuvu optimālajam sastāvam. Un ar, jāsaka, diezgan tādu labu sajūtu mēs spēli noslēdzām ar neizšķirtu 6-6. Un spēlē praktiski, es teiktu, 5 vai 6 spēlētāji, kuri varētu būt diskusijā par spēlēšanu virslīgā. Visi pārējie pēc tāda pamatnostādnēm būs pirmās līgas spēlētāji, kas pamatā ir U16 komanda. Un pamazām sāks ķert to pieaugušo florbolu, jo skaidrs, ka tajā attīstības līknē kaut kad ir jāmet tāds lielāks izaicinājums, kurā tiešām paliek grūti, jo spēlēšana virslīgā arī nav nekas vienkāršs. Tas ir ļoti prasīgs pret spēlētāju, ļoti izaicinošs. Un, no 2. līgas iekāpt virslīgā, man liekas, ir milzīga plājas un aiza. Tad no tās 1. līgas jau šķiet, ka būs daudz reālāk un spēlētāja līmenis daudz atbilstošāk šobrīd ir spēlēšanai 1. līgā nekā 2. līgā. Pēc tava teiktā, tā tad ir spēlētāji, kuri jau skaļāk vai klusāk, bet tomēr jau klauvē pie galvenās komandas durvīm. Un, kas zina, varbūt sezonas gaitā jūs redzat, ka varētu arī iekļauties. Es domāju, ka viņi arī spēlēs. Tie ir vairāk spēlētāji. Pirmkārt, kas jau pagājušajā gadā bija komandas sastāvā, tie 2008. un 2009. gadā dzimušie džeki, kuriem varbūt nebija tik milzīga loma. Tur ir Griķītis ģenerālis, piemēram. Tagad, tiem, kas tikko nodebitēja Prāgā pie mums, tas ir Gulbis un Rudolfs Sproģis, 2 jaunie spēlētāji, kas pagājušajā gadā tiešām labi sev apliecināja pie 2. komandas. Un skaidrs, ka viņi ir tajā diskusijā, vai tas ir 15. vai 19. To ir ļoti grūti noteikt. To sezonas gaitā varēs tikai treneris novērtēt, kurš kā ir attīstījies un kāda ir konkrētajā brīdī forma. Jo spēlētājs, kurš vienā brīdī varbūt ir 24. ātri var kļūt par 15. 14. Un lielā mērā no pašiem ir atkarīgs, kāds tiek darbiņš ieguldīts treniņos, kāda ir tā reālā gatavība tajā brīdī. Treneris dod iespējas, es zinu, tāpēc es nebūšu pārsteigts, ja arī kāds no 2010. gada dzimušajiem arī šogad bez Egliena vēl varētu nonākt pieteikumā un nodebitēt virslīgā, bet tiešām viss ir pašu rokās, jo tur ir džeki, kas ir labi sev apliecinājuši gan nometnē Līčos. Bija tāds prāvs pulciņš uzaicināts arī 8 vai 9 spēlētāji klāt ar lielo komandu. Un tāpat arī pārbaudas spēlē pret Kuldīgu. Mēs redzējām džekus, kas tiešām ir, varbūt augumā vēl ne tie lielākie un spēcīgākie, bet tās prasmes un zināšanas, tur tiešām ir labs materiāls, kuru mīcot pareizi var izveidoties tiešām augstu līmeņu spēlētāji. Un, tiešām nebūšu pārsteigts, ja sezonas laikā būs vesels pulciņš, kas pamazām ienāks pie mums lielajā komandā. Un, es domāju, arī ja 30 spēlētāji rotēs pa sezonas gaitu mūsu sastāvā, tas būs tikai mums tāds apliecinājums par sastāvu dziļumu, nevis kaut kāds trūkums vai nabadzība, bet tieši pretēji, ka mēs esam tik spēcīgi, ka par to 15. vietu varbūt citās uzreiz 10 džeki. Nevis tas ir diezgan skaidri varu kruīzot, un tikai tad, ja tiešām nespēja nekādīgi performēt, tikai tad man var nomainīt. Vai ir kādi jaunumi sacensību organizēšanā, struktūrā, kādi jaunumi kluba organizācijā, vai mēs kaut ko interesantu varam sagaidīt sezonas gaitā priekš līdzjutējiem, skatītājiem, vai ir kaut kas no Florbola savienības interesants, varbūt kaut kāda tāda mums neredzamā lieta ir parādījusies, vai kas ir jāpaziņo varbūt? Es teiktu, ka tādas kardinālas izmaiņas šajā ziņā nav. Mēs tāpat vēlamies rūpēties par mūsu skatītājiem, kuriem noteikti strādāsim ar sociālajiem mēdījiem, lai vienmēr varētu būt pēc iespējas tā sajūta līmenī tuvāk komandai. Noteikti uz spēlēm nākot būs iespēja tāpat kā līdz šim ar partneru sadarbību dažādos konkursos piedalīties. Ļoti ceram un šobrīd strādājam, lai atkal visas spēles varētu translēt sporta centrā. Un Jāni, tieši tevi aicināt uz komentēšanu. Varbūt ir jāatgriež arī kādā spēlē vēlreiz Dāvids. Jums tiešām bija tāds labs atkal mīkstiņš kombo. Un es redzēju, ka Dāvidam arī acis mazliet iemirdzējās pēc florbola, pēc kā laikam bija sailgojies. Tā kā nekādiem tādiem ļoti kardināliem paziņojumiem es nenākšu klajā, bet tas, kas noteikti svarīgākais, ka mēs spēlējam atkal virslīgā un 1. līgā.
tāda kombinācija pēdējo reizi 2019. un 2020. gada sezonu, kad principā iezogās Covid, un pēc tam man šķiet, ka mēs jau nonācām, manuprāt, tā bija jau virslīga un otrā līga, bet var jau būt, ka es pa kādu sezonu vēl nokļūdos. Katrā ziņā, jā, pēc ilgāka pārtraukuma būsim starp spēcīgākajām komandām Latvijā, abos līmeņos augstākajos, un tā būs izcila platforma gan spēlētājiem, gan skatītājiem nākt atbalstīt, just līdzi, pavērot, kur tad ir mūsu spēcīgākie džeki, kur ir mūsu nākamie talanti. Varbūt padiskutēt jau tribīnēs, vai kāds no pirmās līgas varbūt jau tiešām nav jau gatavs priekšvirslīgas, jo tās diskusijas ir ļoti veselīgas. Arī mēs treneriem regulāri, gan ar Kasparu, kurš pamotivē tur kādu paspiest iekšā, un ar Mārtiņu atkal teiksim, kritiskāk kāds paskatāmies, kas ir tuvākās rezerves, kurš jau ir gatavāks, kurš varbūt vēl ir jānobriedina mazliet. Tā kā, es domāju, sportiskais līmenis ir tas, pēc kā nākt un baudīt florbolu šoreiz. Nu, es domāju, mēs ar šādu pozitīvu noskaņu varam arī beigt. Ja tev ir vēl kas piebilstams, ja kaut ko es esmu palaidis garām un nepajautājis, to var droši pateikt. Bet visādi citādi, paldies, kad piekrīt aprunāties un gaidīsim interesantu sezonu. Pats galvenais, ko es varu ieskicēt, tā tad ir kalendārā 12. septembris. Virslīga atklāja sezonu mājās pret Lielvārdi. Un 19. septembris, tas ir nedēļu vēlāk, pirmā līga, pirmā spēle uzreiz pret Ķekavu. Tā kā es noteikti aicinu visus nākt uz spēlēm, sekot līdzi kalendāra aktualitātēm, kurš sociālajā tīkli noteikti vēstīs par to, kas ir sagaidām šeit manēžā un visapkārt mums. Tā kā sekojiet līdzi, un paldies tev, Jāni, ka atnāci mazliet manī staujā šoreiz, samainot formātu. Un ļoti ceru, ka tiekamies sporta centra tiešraidē šeit pat manēžā, lai varētu baudīt florbolu svētkus šeit Liepājā. Visu labu! Tiekamies!